Sveicināti skatītāji! Mani sauc Artūrs Kīsla un es komentēšu Autovaltu Latvijas čempionāta regbija 7 spēles starp Rīgas Tiltu komandu un Kuršu Livoniju. Kuršu Livonijas spēlētājs Vigo Valdovs uzsāka spēli ar sākuma sitienu. Sākuma sitiens labs, augsts, nav pārāk tāls, un Kuršu Livonijas spēlētāji paspēja tikt līdz bumbai. Tādā veidā centās atgūt bumbu savā pārvaldībā. Cīņā šobrīd atrodas Elvis Siliņš kā 9. numurs iespēlē, Ainārs Bērziņš, Artūrs Kisle un Jānis Švets. Bumba tika atgūta. Šobrīd labi nospēlē Kuršu Livonijas spēlētāji, atguva bumbu, atņemot to pretinieku komandai. Tālu piespēle Jānim Švedam. Jānis Šveds kopā ar vēl 4 Kuršu Livonijas spēlētājiem izmanto iespēju un piezemē bumbu ieskaites zonā. Pēc ieskaites zonā piezemētās bumbas tiek veikts realizācijas sitiens, un šobrīd šo realizācijas sitienu Jānis Šveds dos izpildīt visdrīzāk Kristupam Bērziņam. Šis nav viegls sitiens, jo realizācijas sitiens ir tuvu pie sāna līnijas. Un, kā mēs redzam, realizācijas sitiens nešķērso vārtu pārlikni starp diviem stabiem, un tādā veidā tātad nav arī iegūt šie papildus 2 punkti pie rezultātu. Tātad 5-0 Kuršu Livonijas labā. Vigo Valdovs uzsāk ar starta sitienu. Labs augsts sitiens. Bumba aizlido atpakaļ pie Kuršu Livonijas spēlētājiem. Vigo Valdovs atspēlē uz atpakaļ, taču tiek traktēta šī piespēle kā piespēle uz priekšu un tiks organizēta cīņa, kuru par labu Rīgas Tiltu komandai. Regbijā ir atļauts spēlēt ar tādām mīkstām ķiverītēm, lai vīri neplēst ausis. Tāpēc parasti cīņas spēlētāji arī izmanto šo iespēju, jo kontakts ir tūs. Labs spēku paņēmiens Viestura Punāna izpildījumā. Elvis Siliņš arī veic tvērienu. Vigo Valdovs cenšas atņemt bumbu un tiek izveidots raks. Soda sitiens Artūram. Sods tiek piešķirts Artūram, jo viņš nestāvēja aiz pēdējām kājām un uzbruka Rīgas Tilta spēlētājiem, kurš bija vēl raka pozīcijā. Rīgas Tilta spēlētājs mēģināja izsist autā, lai ievadītu bumbu no sāna tajā vietā, kur bumbu šķērso sāna līniju, taču neveiksmīgi. Un Kristaps Bērziņš izmantoja šo izdevību un centās piezemēt. Par aizsargu nospēlēja Vigo Valdovs, kurš apstādina un nomierina komandas biedrus, taču izmanto atslābumu pretiniekos un skraida apkārt, meklējot izdevīgāko ceļu uz ieskaites laukumu. Elvis Siliņš veic piezemējumu Rīgas Tiltu ieskaites laukumā un papildina savas komandas punktu skaitu vēl par 5 punktiem. Latvijas izlases spēlētājs Kristaps Bērziņš arī tikko piedalījās Eiropas čempionātā regbija 7. Centīsies veikt realizācijas sitienu no neizdevīgas pozīcijas un bumba atkal nešķērso vārtu pārlikni, kā rezultātā netiek iegūta papildus 2 punkti. Starp piezemējumiem komandas izmanto šīs te īsās pauzes, lai veldzētos. Ārā ir 25 grādi, jāskraida ir 7 minūtes 1 puslaiks, kas ir brīžiem arī diezgan smagi.
Labs augsts sitiens. Mēs redzam, ka Ainārs Bērziņš ļoti labi pārtvēra bumbu. Artūrs Kisla izspēlē Elvim Siliņam. Viesturs Punāns kopā ar Kristapu Bērziņu, ātrāko Kurš Livonijas spēlētāju, noorganizē piezemējumu. Un piezemējums tiek ieskaitīts. Šobrīd jau 15-0 Kurš Livonijas komandas labā. Realizācijas sitiens ir jāsit ar dropsitienu. Dropsitiens nozīmē, ka bumba no sākuma atsitās pret zemi un bumbai ir jāšķērso vārtu pārliknes. Šajā gadījumā Kristaps Bērziņš neieguva papildus 2 punktus, jo nerealizēja šo te dropsitienu. Spēle ir ātra, dinamiska. Vigo Valdovs atkal uzsāk spēli ar sākuma sitienu. Bumbu nešķērso 10 metru līniju. Artūrs Kisla šo bumbu savāc, taču apzinās, ka bumba tiks atdot pretiniekiem. Ja Artūrs nesavākt šo bumbu, tad pretinieks varētu paņemt bumbu un izmantot priekšrocību. Tāpēc vajag apspēlēt, apstādināt spēli, pieskaroties pie bumbas un atņemot šo priekšrocību pretiniekiem. Mēs redzam, kā Rīgas Tiltu komanda mēģina veidot lieko spēlētāju sānā, taču viņiem tas neizdodas. Labs spēku paņēmiens. Vigo Valdov, Aināra Bērziņa izpildījumā un bumba ir pārtverta. Izveidots raks, Elvis, atspēlē Viesturam Punānam, taču neprecīzi piespēle Artūram Kislam. Acīm redzot, Artūrs Kisla pieskārās bumbai un tiek noorganizēta cīņa. Skan arī pirmā puslaika beigu signāls, un pirmais puslaiks ir beidzies ar rezultātu 15-0, Kurš Livonijas labā. Otro puslaiku ar sākumu sitienu uzsāk Rīgas Tiltu komandas spēlētājs. Sitiens tāls, pretinieks lēnām nesteidzoties virzās pie bumbas. Bumba ir izsista tautā, pieskaroties pirms tam zemē, tāpēc nav jāsāk spēle no soda izspēles. Jānis Zvaigzne sāk ar autu izspēli, atspēlē Artūram Kislam, taču nav ievērojis autu izspēles noteikums, nav iemetis koridorī bumbu, ir iemetis uz savu spēlētāju pusi, kā rezultātā Kurš Livonija zaudē priekšrocību un atdod bumbu cīņas iemetienam Rīgas Tiltu komandai. Artūrs Kisla, Ainārs Bērziņš un Jānis Zvaigzne cīnīsies par to, lai atgūtu bumbu cīņā, mēģinot pārstumt pretinieku komandu. Viņiem izdodas sagriezt pretinieku komandas cīņu, un Ainārs Bērziņš ieķerās pretinieku komandas spēlētājā. Sots 10 metru attālumā no laukuma. Ļoti labs skrējiens un bumba izkrīt uz ārā, taču pirms tam bija sots. 5 metru attālumā no Kurš Livonijas ieskaitas zonas Rīgas Tilts mēģinās izspēlēt sodu, iegūt priekšrocību un gūt punktus. Tāls labs piespēles, bet Kurš Livonija arī labi tver savus pretinieks un Kurš Livonija komandai izdodas bumbu tālu spērt no savas ieskaitas zonas, kā rezultātā tad arī spēle ir pārnesta uz pretinieku laukuma pusi. Elvis piespēle Aināram Bērziņam. Neprecīzi piespēle, labs tvēriens Aināra Bērziņa izpildījuma. Jurijs Fomins, Artūrs Kisla un Ainārs Bērziņš iemet cīņā.
Redzam, ka Rīgas tiltu komanda ir stūmus pretiniekus pirms signāla, par ko tiesnesis arī brīdina, ka tā nevajadzētu darīt turpmāk. Rīgas tilti atspēlē savu bumbu un sitiens ar kāju, kurš Livonijas spēlētāji rēķinājušies ar šādu iznākumu, un Artūrs Kisla ar bumbu atgrūž savu pretspēlētāju un lec līdaciņā un piezemē bumbu tieši starp vārtiem. Realizācijas sitienu veiks Kristaps Bērziņš. Tas ir precīzs, un rezultāts kļūst 22-0, kurš Livonijas komandas labā. Kā jau mēs redzējām, tad no spēles 5 metru attālumā savā laukuma pusē, kurš Livonijai izdevās spēli pārvirzīt uz pretinieku laukuma pusi ar tālu spēriena kāju un gūt arī punktus, neļaujot Rīgas tiltu komandai veikt šo piezemējumu savā laukuma pusē. Spēli uzsāk ar sākuma sitienu Nauris Kraupšs. Labs augsts sitiens, komandas biedri paspēja aizskriet līdz bumbai, un Jānis Zvaigzne tver šo bumbu un atspēlē saviem spēlētājiem. Kristaps Bērziņš individuāli apspēlē divus Rīgas tiltu spēlētājus un nevienam netraucēts piezemē bumbu starp vārtu stabiem, ieskaitas zonā. Arī realizācijas sitiens ir precīzs, un kurš Livonijas spēlētāji jau ir izvirzījušies 29-0 punktu vadībā. Mēs jau redzam, kā iesildās nākošā LLU komanda ar tās spēlējošo treneru Ārvi Pilnieku. Nauris Kraupšs centīsies atkal uzsist labu sākumu sitienu. Redzam, kā šoreiz, kurš Livonija komandai neizdodas šo bumbu iegūt. Rīgas tilts saglabā bumbu caur raku, mājiņu kustību. Divi spēlētāji no katras komandas cīnās pa bumbu. Atkal ir izveidota raks. Un, diemžēl, kļūdās, kurš Livonija komandas spēlētāji. Nauris Kraupšs saņem sodu par to, ka gāzās virsū bumbai un neļauj atspēlēt bumbu. Rīgas tilti gūst savus pirmos punktus, pagaidām 5, un iespējams, ka tūlīt arī gūs papildus 2 punktus ar realizācijas sitienu. Rezultāts šobrīd ir 29-5. Labs realizācijas sitiens, tas ir precīzs. Rezultāts ir kļūst 29-7, kurš Livonija spēlētāja labā, komandas labā. Bumbu spēlē ievadīs Rīgas tiltu komandas spēlētāji. Sitiens ir augsts. Artūrs Kisla tver šo bumbu. Piespēlē Jānim Zvaigznim, taču skan beigu signāls. Ainārs Bērziņš piespēlē tālāk saviem komandas biedriem. Un Kristaps Bērziņš kopā ar Nauri Kraupšu gūst, kurš Livonija komandai vēl 5 punktus jau pēc beigu signāla. Realizācijas sitiens tiek arī gūts,
un kopējais rezultāts 36-7, kurš Livonijas labā.